diena? Šodien ir piekdiena. Lielā piekdiena, nevis mazā piekdiena. Jā, lielā piekdiena, bet arī īstenībā trešdienas parasti ir mazās piekdienas. Šī jau ir lielā piekdiena. Un ir 11. janvārs. Mēs dodamies ceļā uz Rīgu. Kas pa gadu? 2013. gads, jā. Mēs dodamies uz lidostas pusi. Īstenībā dodamies uz Rīgas lidostu. Mēs braucam prom no ziemas. Uz vasaru. Sauļoties, jo pagaidām Latvijā to nevar darīt, jo ir sniegs. Tātad, cik stundas mums kopā ir jābrauc? 3. Ļoti daudz mēs šodien. Vienos. Ne, īstenībā pareizi pateicis, 10. mēs tagad izbraucām. Jā, 10. mēs izbraucām. Un nākošās dienas 11. mēs tikai būsim galamērķi. Jā, un kur mūsu galamērķis ir? Mūsu galamērķis ir ļoti tālu. Tas atrodas 8,5 kilometru attālumā no Latvijas, un tā ir Taizeme. Īsāk sakot, Bangkok. Jā, Bangkokā tur ir silts. Galvenais sauļošanas krēmu paņem līdzā? Ir, jā. Kā jūs saprotiet, ja pāris gadus atpakaļ es uz Kubu aizbraucu šitai pašā laikā, es zinu, ka tur bija ideāls laiks. Vienīgais man nedaudz biedē tas, ka ja šeit būs tik tiešām tā kā saka pār 30 grādiem plusā, tas man gluži nepatīk. Tad es laiku okeānā vienkārši gulēšu un barošu haizivus ar savu kā īkšķi, vai ne? Pats interesantākais tas, ka mums ir superīgs roksomiņas. Karoči, roksomas sver apmēram 40 kilo. Kā būs tālāk, to mēs redzēsim nākošajā sērijā pie lidostas. Čau! Iedomājies, man ir džīps kājās. Laukā ir sniegvēta, baigais vējš no ziemeļiem nāk. Pagaidām ir kaut kādi -18, drīz būs ar -30, un Latvija vienkārši nosnigs. Dodamies tālāk uz siltākām zemēm. Jums ļoti augsts ir? Jā. Ziniet, gan mēs vēl esam Latvijā, un šeit ir ziema, un man patiešām ziema nepatīk. Jo tas ir vispretīgākais gada laikā. Man ir ļoti augsts, un vēl ir vējš un sniegs. Tas nozīmē to, ka esam gandrīz nosalsi. Parādi, kas tev zem jakas šitās ir? Šīs jakas ir... Viens krekliņš. Krekliņš, un tā jaka arī nav diezgan bieza. Es tā kā uz pavasaru puses jūtos, es atģērbies pēc... Bet neko darīt, drīz jau mēs būsim vasarā. Tātad es atstāšu tos cilvēkus nosalt. Mums laukā, jūs redzat, ir ziemas sniegvēta tuvoja. Skaists laiks. Jā, es viņu vietā pasauļošos. Es tev atļauju to darīt? Jā. Šomējā, kas griež ārā, izskatās baigi veca. Jā. Man liekas, viņa kaut kad nokritīs. Bet neko darīt. Kur tu atrodies tagad? Mēs atrodamies Latvijā. Latvijā ir ziema. Mēs dodamies uz vasaru. Tātad tu esi lidostā tagad? Jā. Un teorētiski. Jā, lidostā. Kas bija sarežģīti tagad, ko tu redzēji? Tātad tu pieredzēji pirmo reizi ko? Es vispār pirmo reizi lidošu. Jā, lidošu es uz vasaru. Vasara no Latvijas ir diezgan tālu, apmēram 8,5 kilometri. Kamēr jūs visi Latvijā salsiet, es sauļošos. Kā bija kontrola tev pārdaudzēt? Kontrola? Kā jau pirmo reizi, neliels uztraukums, jau trālā. Neko darīt. Ko tev kontrolēja tieši? Kontrolēja man somu, kas ir pilna ar visādām krūtām ierīcēm. Siksnā likto noņemt? Iedomājieties, jā, lidostā izdiedbi cilvēks. Tas reāli nav normāli. Šiltavs tev bija somā? Bija? Šķiltavu? Jā, šķiltavs droši var tāds. Jā, šķiltavu bija, jā. Spits un pastāst, kas nedrīkst būt. Nedrīkst būt. Šķidrums nedrīkst būt, asi priekšmeti nedrīkst būt.
Galvenais, ka mēs īsti nezinām, cikos mums tā aptuvena izlidošana. Jā, aptuveni mēs paceļamies. Kaut kad uz Trījiem. Kaut kad uz Trījiem, jā. Tad mēs lidosim Stambulai mēs lidosim. Ja pēc tam? Pēc tam Staizem lidosim uz Banku. Jā. Pastāstiet, ko tad nopirkāt? Mēs nopirkām absolūtu kūrantu. Paldies. Es rokas apbišķi trīc. Tas laikam ir uztraukums. Kas teica, lielajās glāzēs ir tik daudz? Sula. Un baltais kas ir? Minerāla ūdens. Labi, guļās lidmašīnā. Tikai tur jau droši vien es nezinu. Nebūs jau tikai kā manā gultiņā, ja? Mēs pašlaik dodamies prom no Latvijas. Latvijā ir ziema. Jūs to varat palūkot ārā. Mēs kāpsim iekšā lidmašīnā. Un tā ir mana pirmā reize. Un man ir uztraukums. Kāds sajūts? Es nezinu. Nav īstenībā. Pagaidām vēl nav nekādas sajūtas. Sajūtas tādas, es sēžu. Man pēc šī tēna viss liekas, ka es sēžu kaut kādā skārdu bunžā. Tā jā. Bunžā, kas spēj pacelties virs zemes. Bet diezgan interesanti. Önünüzdeki koltuğun altına yerleştirilmesi koruyucu trio inside the terminal. Due to safety regulations, all exits and aisles kabin ekibi tarafından dağıtılacaktır. Uçuşlarımızda sigara içilmemektedir. Sajūtas pirms noteiktās? Nekāds. Pagaidām. Tad jau manīs, kā būs pēc tam. Tas brīdis notiek. Palīdzies bišķi sprīd. Bez rokā. Es izteiktu. Skaties ārā, atraujamies. Kāds sajūta? Jā. Interesanti. Motors beidzās. Benzīns beidzās viss. Braucam mājās. Ekskursija beigusies.
mainījās. Mums parādās saulīte. Mums astē gandrīz ieskrēja. Ātrums bija bišķi jāpalielina. Kā māja nomainījās. Normāls skaisti, vai ne? Jūra kā bremzē? Gaisā. Es neatceros, ka es kaut ko tādu esmu redzējis tik skaisti. Tev pirmais ceļojums vienkārši pasaka. Nu, ejam uz leju jau, jā. Jā, mēs Ir liels ātrums vienkārši. Nu, kā ceļu? Es mirstam. Izslēgta drošības jostu signāli. Kad atstājiet lidmašīnu, lūdzu pārliecinieties, ka esat paņēmuši visas savas mantas. Mēs vēlētos atvadīties. Mēs ejam uz nosēšanos. Jā. Baigi fiks. Mēs pašlaik Bangkokas starptautiskajā lidostā. Kāpēc viņa ir tik liela? Es pirmo reizi mūžā redzu, cik liela lidosta. Cik lidostās tu esi bijis savā mūžā? 3. Un tas bija viss 24 stundu laikā, vai ne? Vo. Mēs kustamies neejot. ระวังสิ้นสุดทางเลื่อน End of the walkway
Tur nezinu kaut kāda bezgaumības kaungals. Tas stils tos nokritīs. Mūsu dienvidu tilta atpūšās. Atnāc viņiem? Un ko viņi raksta? Varbūt tas ne tam tev? Full. Nepīpāji. Viņam jāpatē, jo bija iespērs tev dīzeli iekšā un cauri. Patīk, kā viņš pasūtīja alkoholu. Raksta čekas ārā. Viens otram laiks pakavē. Viens otram laiku pakavē. Saši, viss. Šitā rokāt. Bet- Apsvērts liek kopā. Viņiem nav ne tā aerodinamika, nekas nav. Bet viņš izskatās vienkārši eleganti. Nesen, 24 stundām bija Latvijā, kur ziemē. Tagad te ir A jūs zināt, kāds taisnēm vispār gads tagad? Runājiet. 2013. 2550 hektārs. Kāds? 1555 gads. Tā kā visi gaidīja pasaules galvu, mēs teicām, ka mēs jau viņas sen pārdzīvojam. Tad tev šokēja tas, ka bija šausmīgs karstums, jā? Jā, un laukā tēt ir Cik ir? plus 32 grādi. Nu jau augsts paliek, jā. Augsts.